Kaut kādu laiku atpakaļ, Eiropā iespējams es tā pieņemu, skatījās uz mums kā, teiksim tā, lēto darba spēku un nedaudz tur nomalīti, tie jau čaļi tur, kas te tur, ko te viņi. Kā tu šobrīd uz to skaties? Mēs esam zemes pievienotās teiksim tā vērtības darba spēks, vai mēs esam, tomēr, kaut kā augstāks vai ļoti augstus? Kā tu skaties uz mūsu cilvēkiem, mūsu spējām? Varbūt arī ieskicējot tādu potenciālu, kur mēs esam tagad, kur mēs esam bijuši un kur mēs ejam šajā laucā. Mēs jau sen vairs neesam lētā darba spēka valsts. Un, jau, teiksim, 90. gados tika atgūta Latvijai neatkarība, bija tāda baigie juku laika. Un mēs 91. gadā minimālā alga bija, vai tik nebija pirmos mēnešus 5 lati vai kaut kas tam līdzīgs. Un savukārt jau pēc tam 93. jau bija 50 lati un tādā veidā. Sākumā, jā, mēs bijām nosacīti lētā darba spēka valsts, salīdzinot ar cenām, kas ir citur. Jo mums arī, bet pirktspējas paritātei bija, tā kā, ja tas laikam būtu tas kritērijs, kas būtu tāds objektīvāks, tā pirktspējas paritāte. Izskaidro pirktspējas paritāte. Ja tas apjoms no precēm pakalpojumiem, ko tu vari nopirkt par saviem ienākumiem, kas tev paliek. Salīdzinoši pret citu valsts. Principā. Viņi par savu algu, cik var nopirkt veikalā un cik mēs varam. Jā. Jo tas ir viss fiskālā politika, nodokļu politika, monetārā politika. Jā. Un mēs tos gadus ejot, mēs piedzīvojam tādu lielu ekonomisko izaugsmi. Tad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Mums bija milzīgas, fondu finanšu līdzekļu injekcijas. Mēs bijām, mēs esam vēl valsts, kas ir saņēmēji. Sakačājāmies. Jā, un mēs uzpumpējamies. Un mēs tuvojamies tam dzīves līmenim, kas ir, tuvojamies, es teikšu tā, mēs jau gan arī vai pat esam sasnieguši daudzos parametros citas Eiropas valstis. Jā, jo mēs kāpjamies uz augšu, mēs attīstamies, un tad ir jautājums. Kā riteņbraucējiem ar riteni, ja? No metāla ritenis pāriet uz alumīnija riteni ir, nav tā, ka baigi lēti, bet, rezultāts ir attiecīgs. Bet pēc tam jau sākās tas, kur mēs tagad ieejam. Darba spēks mums ir līdzvērtīgā cenā kā citās valstīs.